Eiropas parlaments ir nobalsojis par jaunu direktīvu pret naudas atmazgāšanu, kas paredz Eiropā ieviest patiesā labuma guvēju reģistru. Iniciatīvas autors Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš norāda, ka direktīva vēl jāatbalsta visām dalību valstīm un visticamāk paies vēl vairāk gadu, līdz jaunā sistēma sāks darboties. Parlaments ir izstrādājis un nobalsojis pirmajā lasījumā likumprojekti, kas ir 4. pret naudas atmazgāšanas direktīva, ko sen ir konstatējuši tiesības sargājošās iestādes, Interpols, valsts nodokļu iestādes un tā tālāk, ka pastāv Eiropā dažās valstīs, tas ir diezgan plaši izmantots, tāds juridiskās formas, kas ir tie saucamie offshore, kas ir, varētu teikt, tā kā sīpolo mizas, bieži viena firma un aiz tās ir vēl viena firma, un faktiski tās tikai tādas čaules, kur mērķis ir paslēpt naudas izcelsmes avotus, varētu teikt, maigākā gadījumā, lai izvairītos no pilnas nodokļu samaksas, bet ļaunākā gadījumā, lai legalizētu faktiski sākotnēji nelegāli iegūtus līdzekļus. Un šajā direktīvā tur ir dažādi pasākumi, kas ir paredzēti, kas padarītu tiesību sargājošo iestāžu darbu vieglāk, bet bija viens trūkums, ko mēs parlamentā redzējām, ka joprojām ir iespēja dibināt uzņēmumu jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur viens no dibinātājiem, vai varbūt vairāki no dibinātājiem, ir juridiskas personas no citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Un, teiksim, ja Latvijā, piemēram, Jānis Bērziņš ar personas kodu ir viens no dibinātājiem, un otrs dibinātājs ir, piemēram, Kiprā reģistrēta SIA, tad neviens Latvijā nevar zināt vai saprast, kas tad stāv aiz tās Kipras uzņēmuma. Vai tas ir tas pats Jānis Bērziņš, viņš slēpjas caur ārzonas firmu, vai tie tiešām kiprieši, kas nodarbojas ar to plašu, un viņi satikuši Jāni, ceļojuma laikā un tagad kopā veidos uzņēmumu, jo, protams, tur dažādi scenāriji ir iespējami. Un Latvijā ir likums, kas liek katram uzņēmumam uzrādīt patiesā labuma guvēju. Tikai to laikam diezgan maz dara, jo, ja to nedara, nevar jau pierādīt. Un mēs saprastam, ka ir šis trūkums Eiropā, ka var, kā saka, it kā viss būtu likumīgi vienā valstī, bet no dibinātājiem ir otra juridiska persona. Mēs esam ierosinājuši, ka visā Eiropas Savienībā vienlaikus mēs pieņemam līdz šo direktīvu to saucamā patiesā labuma guvēja reģistra izveidi, kur katrā firmā vai katrā valstī dibinot firmu būtu jāatklāja, kas aiz tā faktiski slēpjas. Un tas patiesā labuma guvējs, viņš ir definēts, kā viņš ir vispār plaši pasaulē definēts, kā 25% īpašnieks. Un ar to, ka ir iecerēts, ka tas reģistrs ir pa visu Eiropas Savienību, ka vairs nevarētu no vienas jurisdikcijas otrajā. Ko šīs neskaidrās naudas dara? Viņas pirmkārt kropļo tirgu. Viņas kropļo tirgu to, ka ja viens uzņēmums, piemēram, Rīgā, dibināts Rīgā, viņš ir spiests gribot, negribot maksāt visus nodokļus, kā mūsu valsts ir uzstādījusi, konkurē segmentā ar uzņēmumu, kuram vai nekādā offshore slēpjas māte. Un šis uzņēmums naudas plūsmas veids tā, ka nodoklis it kā jāmaksā tam offshoram, bet varbūt tajā offshore jurisdikcijā vispār nav jāmaksā nodoklis. Tātad tas, kas ir caur tiem offshoriem, viņam izmaksas bāze pa nodokļu tiesu ir zemāk nekā tas, kas godīgi Latvijā cenšas ar viņu konkurēt.